Tā, nu, labrīt, pilsoņi, labrīt, visi tie, kas pārdzīvojuši vētru, nezinu, kā jūs galā, jā, Liepājā saulīte, nu, bikucīt uzlīja no rīta un tā, bet, nu, runājot par globāliem notikumiem, jā, salīdzinot to, kas tur darījās pārējā Latvijā, es varu teikt, ka Liepāja bija galīgs šķils, jā, nu, te bišķiņ papūt, bišķiņ palīja, protams, un kaut kāda tur peļķīt bija, bet, nu, galīgi čilā, jā, mums pat, nu, es nezinu, varbūt kaut kādā pilsētas daļā elektrība arī bija atrobījusies, mūsu pusē vispār nekas. Tiešām ne man puķis lidoja, bļaļ, pa dārzu nekas, jā, piekarināmās, viss kā stāvēja, bikucīt šūpojās. Tā kā tas viss ir normāli, jā. Nu, normāli pārējā Latvijā nav, jā, es vēl no rīta lasīju, ka tur cik tur tūkstošiem mājsaimniecības vēl bez elektrības un tā, un cik jau ir pagājis, nu jau 24 stundas, jau tā pagājuši, jā, nu kaut kā tur, zin kā, cilvēkiem pēc iespējas ātrāk jāmēģina tur noorganizēties un dabūt visu atpakaļ. Tā kā tas viss ir, jā. Bet, nu jā, nu varbūt šī vētra liks padomāt vai atkal izvērtēt, jā, nu šādas tādas prioritātes, jā, vai es pat negribētu teikt prioritāti, šādas tādas, nezinu, darbiņas, kas ir varbūt darāmi, kas ir darāmi savādāk, jo, nu būsim kas saka, objektīvi, jā, nu mēs nebijām baigi gatavi. Ar visu to, ka atnāca tas, nu, šūnu apreides ziņojums, jā. Šoreiz es pa viņu tā kā negribētu, es zinu, ka te bija kaut kādu laiku atpakaļ, bija atnācis, nu, bļaļ, pa kaut kādu, nu, pilnīgāko sūdu pūtienu bija atnācis, nu, tādu nahuj nevajag sūtīt, bet, nu, tiešām, nu, ja tu redzi, ka briest kaut kas, nu, tāds liels un tā tālāk, es pilnīgi atbalstu, ka tādus aizsūta, jā, nu, cilvēki spēja, varbūt tie, kas, nezinu, nelasa kaut kādas ziņas vai vēl tur kaut ko, vai, nu, vispār, zin kā, kaut kur dzīvo, nezinu, meža ielokā un tā viņš, nu, viņam atnāk tas ziņojums, jā, nu, kad bries, nu, tiešām liela sūdi, ok, cilvēks var sagatavoties, tā kā nav pilnīgi nekas tie, kas tagad, nu, saka, nu, pilnīgs mēsls un tā tālāk, nu, ir, man liekas, tie arī cilvēki, kas to šūnapraid ziņojumu sūta, viņi arī, man liekas, kaut kā, nu, mācās, no visa tā mācās, jā, ja tur sākumā sūtīja apmēram tā, ka, bļaļ, man mašīna iebrauc peļķē, tagad, bļaļ, ja redzat zilu netīru mašīnu, tā ir manē, nu, kaut kas tāds, nu, tad tagad, man liekas, sūta pa ģēlnu un cilvēki arī mācās no savām kļūdām. Ko mēs vēl varam mācīties? Jā? Nu, principā tiem, kam tur nezinu kaut kādas elektrības un viņiem tur, nu, vitāli svarīgi ir, lai tā elektrība ir, jā, jo mēs esam, nu, teiksim godīgi, mēs esam jau tāda patīzlā paudze, es negribu teikt pa savējo, bet nu, mēs esam palikuši patīzli, teiksim tā, paudze nebija precīzi, mēs esam palikuši patīzli, jā, mēs esam atkarīgi, nu, no komforta, jā, mēs nesaprotam, kā tas ir, bļaļ, nu, ka man pēkšņi nav elektrība, jā, nu, kā tas ir, bļaļ, man nav internets, joptojumēt, nu, kā tas ir, nu, kā tas var būt, jā, civilizētā pasaulē, nezinu, nu, pastieties, nezinu, tur uz to pašu tālu, nu, jāskaitās, to pašu Ukraini, jā, nu, protams, viņam tur cik var pieslēdz atpakaļ un tā tālāk, nu, viņiem bumbu vēl var uzmest uz ausīm, jā, bļaļ. Cilvēki var iet bojā, tā kā mums vēl te ir čilā, jā, mēs te zin kā pa kaut kādiem sūdiem, ak, Dievs, tur koncerts nenotika, vai vēl tur kaut ko. Vai tieši otrā daļa pukojās, ka kāpēc, bļaļ, sestdien nenotika, jā, un citi pukojas atkal, kāpēc kaut kāds tur opera dziedātājs Jūrmalā vai dziedātājas, jā, nu, es tā pauz galam dzirdēju, kāpēc tas ir noticis, jā, nu, cilvēks vienmēr pukstēs, tas ir paibaļ, ko tu uztais, jā, nu, es varu dot entos piemērs, kaut vai grāmati, ja viens puksts, kāpēc, bļaļ, bildi tā, un kāpēc viņi nav tekstā, jā, un kāpēc viņi galā, un vienmēr būs 50 uz 50, kas pukstēs, tā kā tos paibaļ ņemt vērā. Bet variants kā tāds, jā, ka mums pašiem jāsaprot, ka mēs esam palikuši tīzlāki, jā, ja mums kaut kas tāds notiek, pizdiec, ko nu darīs. Bet, nu jā, protams, tiem, kam nav tur elektrība un internets, jā, gudri dirs nav malka cirst, jā, nu cilvēkam tur darbam vajag un tā tālāk. Bet atkal, nu, bļaļ, nu, tad jāņem vērā kaut kādi, ka, nu, kaut kas tāds var notikt. Nu, un ko tad, bļaļ, jā, man vien pazīstam, bļaļ, bankā strādā, nu, viņai pa nakti uz telefonu, ja tur, zin kā, maz tur kaut kāda problēma cilvēkam, tur karti padirs, nozakt, vai vēl tur kaut ko, viņi saka, bļaļ, no, kas būs, ja man internet nebūs, jā, nu, es saprotu, ka tā nav viņas problēma, bet, nu, zin kā, nu, cilvēks par to domā, un tam mēs neesam gatavi, jā, nu, principā šitais, es pat nezinu risinājumu, es neko negribu piedāvāt, vienkārši jāpadomā par tādu variantu, ka, nu, pēkšņi, bļaļ, pizdiec, jā, nav internets, nav tā tālāk. Visvairāk man piedūr, jā, visi šitie cilvēki, kas tur rakstīja, bļaļ, nu, šitos stulbums no kaut kādām valstiskām iestādēm, jā. Es tagad nepateikšu precīzi, bet, nu, pieņemsim, jā,
Tev jāpiesaka Latvenergo bojājums, bļaļ, internetā. Suka, kā tev var būt internets, ja tev ir bojājums, bļaļ? Nu labi, ja tev ir mobilais internets, jā, nu ja tev ir mobilais, tad tu vari pieteikt. Tev varbūt ir tikai parastais internets mājās, jā, kurš iet, bļaļ, pa kabeli, varbūt, jā. Suka, kā tu vari pieteikt, bļaļ? Un pats labākais vēl, ka nokārās ļoti daudz, es lasīju, jā, ka ļoti daudziem nokārās tīkli, pie tam nevis tā, ka, bļaļ, smirdīgā bita, kas ir man, un es tūlīt no viņas pāriešu, viņa man ar zaibālu, bet viņi nenokārās, jā, man arī neviens cits nenokārās. Bet, jā, cilvēki teica, bļaļ, gan LMT, gan TL2, gan tā pati bita, bļaļ, viņi tur visi bija nokārušies, jā. Tā kā cilvēks, principā, paliek bez nekā, un viņam tagad elektroniski jāpiesaka, ka viņam nav, bļaļ, nav suka, bļaļ, elektrība, jā. Tas ir tas pats. Visi tiem, ka mājās nav elektrība, ieslēdziet, bļaļ, gaismiņu pie durvīm, lai mēs zinām, ka mums jums jālabo, bļaļ. Tas suka ņirgāšanās par cilvēkiem, bļaļ, nu ņirgāšanās. Tā kā par šito variantu arī kaut kas jāpadomā, nu lai vismaz tupus tekstus nesūtīt. Nu, vismaz, jā, zin kā, tāpat jau cilvēks uzvilks, viņam vēl, bļaļ, kaut kādu huiņu atsūt. Nu jā, par to, kā tur pieņemsim, ko uzlabot, jā, viss tas Latvenergo tīkls, ko uzlabot, lai, teiksim, kad atkal kaut kāds, jo, pa laikam jau mums kaut kāds pūtiens ir, ko darīt savādāk, lai nebūtu tā, ka dienak tiešām cilvēki nav tikuši pie elektrības. Es neko nesaku tiem džekiem, kas tur melnās miesās raujās, bļaļ, tur, kā saka, visiem atbildīgiem dienestiem, bļaļ, cepur nost gāja pa virs, bļaļ, tiešām tur džeki, zin, kā nepārtraukt braukā, gan ugunsdzēsēji, gan mediķi, gan, visi strādāja, gan tie, kas labo elektrības, gan tie, kas labo visu šitos tīklu operācijas un tā tālāk un tā tālāk. Tie visi tur strādā melnu muti, jā, vienkārši, kaut kādas atziņas. Un tad man mīļākā noteikti, ot visiem tiem, kas bļauj, un es ar šitiem mūždienas strīdos, un tāpēc es principiāli gandrīz ar karti nekad nemaksāju. Man ir nauda, es ņem no kartes un maksāju skaidrā, bļaļ, principiāli. Tagad iedomājieties, labi, mums bija tā, ka tu dienaknēs, tu aizēji uz veikalu, jā, ar savu karti, pat ja viņi tev, bļaļ, strādā, viss ir normāli. Tur termināls nestrādā, tev nav nauda, dārgais draugs, jā, tas, ka tev tur kartē kaut ko, tas nevienam nepis, bļaļ. Tev vajag, nezinu, nopirkt biļeti, tev vajag nopirkt nezinu, kaut kādu pienu, bļaļ, vai vēl tur kaut ko, tu to karti vari dirsā iebāzt, pie tam, manuprāt, diezgan nērti, bļaļ, to plastikāt bāzt dirsā, tu pat dirsā viņi nevar iebāzt, jā. Tā kā visi tie, kur davai tur visu digitalizējam, bļaļ, pārējiem uz kaut kādām digitālēm un tā tālāk, un tur, bļaļ, balsošana mums būs, bļaļ, digitāli, jā, un vēl tur kaut kas, bļaļ, kaut kādu daļu vajag digitalizēt, bet, bļaļ, ka visi šitie bļāvēji, jā, ka davai visu pataisam, bļaļ, ciparu tehnoloģijas un tā tālāk, iet dirst, bļaļ. Pirmais nahuj pisiens ziben, bļaļ, pa vadiem, un tu esi, bļaļ, bombzis, bļaļ. Tu esi nekas, tev nekas nepieder, tu neko nevar izdarīt, bļaļ. Tu esi, pilnīgs bombzis, bļaļ. Tā kā par to arī padomājiet, jā, un šitais bija, tāds labs piemērs, kā mēs varam, tā kā, kaut kādu atziņu iegūt, jā, man atziņa, man stipri nepūt, jā, es nezinu, ja man būtu stiprāk puķis, jā, davai, laikam puķis jānoņem, kas vēl, es nezinu, būtu noraus jumtu, neko, bļaļ, ko es varu savādāk, bļaļ, es viņu labi esmu pieskrūvējis, jā, tā notiek. Bet, jā, kaut kādas lietas, kas, tā kā atziņas, kas nāk un tā tālāk, un vairāk, pat ne privātiem, bet, tādā valstiskā līmenī. Varbūt tāds, kas saka, tāda vienkārši, bļaļ, pārdom, gudra diršana un tā tālāk, bet gribēju padalīties par pārdzīvoto, jā, tā kā mums visi čikā, cerams, ka jums visi arī čikā, un tad, tiekamies jau atkal kaut kādos vairāk pozitīvos, kad viss būs salabots, jā, kad visiem tiešām būs internets ievilkts, jā, atpakaļ, kad, bļaļ, būs elektrība, jā, kad atkal iedarbosies leduskapi un tā tālāk, jā, davai, visiem veiksmīgu dienu, un tad sākam šancēt.